Jūs domātu, ka Meibela Tanaka bija Hoppers filmas varone, vai ne? Bet patiesībā šī meitene ir īsta noziedzniece. Viņa ir tēls, kas izraisīja visvairāk noziegumu visā šajā filmā, un, ja tu man netici, esi gatavs redzēt visus noziegumus, ko Meibela izdarīja filmā Hoppers. Filmā mums viņa parādīja apmēram 6 vai 7 gadu vecumā. Un no tā brīža mēs redzējām, ka viņa slēpās savā klasē, lai pēc tam nozagtu mājdzīvniekus, kas bija skolā, un tie nebija tikai 2 vai 3. Viņa piepildīja visu savu mugursomu ar dzīvniekiem, jo domāja, ka viņus izglābja. Problēma bija tā, ka, kad viņa jau grasījās iziet no skolas, vairāki skolotāji mēģināja viņu apturēt, un mēģinot aizbēgt, viņa pat sakoda vienu no viņiem. Lai situāciju vēl vairāk sarežģītu, mums liek saprast, ka tā nav pirmā reize, kad viņa mēģina nozagt dzīvniekus. Tā ka varētu teikt, ka viņai jau bija zināma pieredze. Tātad jau no 7 gadu vecuma Mabela bija izdarījusi dzīvnieku zādzības. Pretošanās varas iestādēm un uzbrukums. Tas viņai pieskaitītu vēl 4 gadus cietumā un $7,000 naudas sodu. Bet par laimi Mabelai viņa bija tikai nepilngadīga, tāpēc vienīgais, kas notika, bija tas, ka izsauca viņas vecākus, un viņa dabūja pa dibenu. Pēc visām savām nedienām viņa nolemj palikt dzīvot pie savas vecmāmiņas. Tā viņa var dzīvot un izbaudīt dabiskāku dzīvi. Laiku pa laikam viņa devās protestēt pie mēra, bet par laimi tas tiek uzskatīts par vārda brīvību. Problēmas sākās tad, ka viņas vecmāmiņa nomira. Mērs tur gribēja uzbūvēt savu ceļu virs dabas teritorijas. Bet pirms tam ir jāprecizē viena lieta. Šīs dabas rezervāts nepiederēja ne viņas vecmāmiņai, ne viņai. Atcerēsimies, ka viņas vecmāmiņa to atrada pēc ilgas pastaigas pa mežu. Tas nozīmē, ka Mabeles māja ir drošībā. Problēma ir tā, ka, kad viņi jau grasās iznīcināt ezeru, lai sāktu būvniecību, Mābele pārlec pāri žogam, lai apturētu strādniekus. Un pēc tam viņa nostājas tieši tur, kur bija ielikta dinamīts, lai viņus apturētu. Vecīt, to jau var klasificēt kā noziegumu, jo šeit Mābelei jau bija 19 gadi. Šeit viņa izdarīja nelikumīgu iekļūšanu, pārlecot pāri žogam. Par to viņai draudētu 6 mēneši cietumā un $1,000 naudas sods. Viņa traucēja būvdarbiem, par to viņai draudētu vēl 6 mēneši cietumā un $500 naudas sods. Pēc tam viņa izrādīja neapdomīgu rīcību, stāvot ap dinamītu. Par to viņai draudētu 1 gads cietumā un $2,000 naudas sods. Par laimi viņi vienkārši izsauc policiju, lai viņu aizved, un viss. Ar savas skolotājas palīdzību viņa tagad zina, ka nepieciešams bebrs, lai piesaistītu vairāk dzīvnieku šai vietai, un tādā veidā viņi nevarēs to iznīcināt būvniecības dēļ. Bet pēc kāda laika gaidīšanas viņa beidzot ierauga, ka garām iet bebrs. Tāpēc viņa sāk tam sekot. Tieši šeit viņa nonāk Bīvertonas universitātē. Tā pati universitāte, kurā viņa studē. Problēma ir tāda, ka tā kā tas notiek ārpus mācību laika, tas tiek uzskatīts par iekļūšanu svešā teritorijā. Pēc tam viņa turpina sekot bebram, lai tādā veidā iekļūtu vietā, kas izskatās pēc noliktavas. Turpat ir durvis ar papildu drošību, lai neviens nevarētu ieiet. Bet pat tādā gadījumā viņa ielaužas iekšā. Un viss, viņa nonāk slepenajās laboratorijās. Par laimi Meibelei šī skola ir tā pati, kurā viņa mācās. Tāpēc visticamāk viņai neizvirzīs apsūdzības. Drīzāk tas būs universitātes brīdinājums. 30 stundas sabiedriskā darba un iespējams brīdinājums, ka ja nākamajā semestrī viņa atkal izdarīs ko līdzīgu, viņu atstādinās. Uzzinājusi par Hopper plānu, ko viņas skolotāja slēpa, viņa nolemj izmantot šo tehnoloģiju, lai nogādātu bebri uz teritoriju, kuru vēlas izglābt. Un tā viņa beigās nozog šo robotu bebru. Bet, protams, pirms tam viņai nācās izraisīt īstu haosu savā laboratorijā. Un tas tiek uzskatīts par universitātes īpašuma zādzību, neatļauta pētniecības aprīkojuma izmantošana, iejaukšanās zinātniskajā pētījumā un laboratorijas personāla apiešana.
Ja šis būtu bijis privāts uzņēmums, visticamāk Meibela būtu bijusi spiesta pavadīt 6 gadus cietumā un samaksāt $15,000 sodu. Bet tā kā tā ir universitāte, visticamāk viņa vienkārši tiks izslēgta un vairs nekad nevarēs reģistrēties. Pēc tam viņa dodas uz mežu, lai atrastu bebru, kas palīdzētu viņai atkal iegūt dzīvniekus savā rezervātā. Un viņa saprot, ka tur bija ierīces, kuras varēja dzirdēt tikai dzīvnieki, un tieši tāpēc dzīvnieki vairs nebija šajā dabas rezervātā. Tāpēc Mabela nolem iznīcināt šo ierīci, lai dzīvnieki atgrieztos. To varētu klasificēt kā īpašuma bojāšanu vai vandālismu, bet tā kā šī ierīce bija nelikumīga, visticamāk Mabela izvairīsies no naudas soda par šo rīcību. No kā viņa gan neizvairīsies, ir sekojošais. Mērs atkal uzstāda vairāk ierīču, lai dzīvnieki neatgrieztos, un tā Mabela lūdz tikšanos ar dzīvnieku padomi, lai lūgtu tās palīdzību. Vienkārši šeit lietas iziet no kontroles. Mabelas runa liek dzīvnieku padomei sazvērēties kopā ar viņu, lai nogalinātu mēru. Jā, mēs jau runājam par kaut ko ļoti nopietnu. Svarīgākais šeit ir tas, ka viņa mēģināja atturēt padomi no mēra nogalināšanas un tikai viņu iebiedēt. Tāpēc šeit viņas naudas sods tika ievērojami samazināts. Tāpēc viņas noziegums palika tikai kā sazvērestība, lai iebiedētu amatpersonu. Par to viņai piespriedīs 1 gadu cietumā un $1000 naudas sodu. Un tajā laikā dzīvnieku padome viņu iebiedēja, lai viņa arī piekristu mēra slepkavībai. Meibela saspiež kukaiņu karalieni Tauriņu un beigās viņu nogalina. Tas tiktu klasificēts kā nonāvēšana, un viņai piespriestu 5 gadus cietumā un $10,000 naudas sodu. Viņa mēģina izglābt mēru no visiem dzīvniekiem, kuri vēlas ar viņu tikt galā. Tātad viņas lielais plāns ir iekāpt viņa automašīnā, lai pēc tam viņu iebiedētu un atņemtu viņam brīvību, piespiežot viņu doties uz viņas prezentāciju un atcelt būvniecību. Šeit tika izdarīta ielaušanās transportlīdzeklī, nolaupīšana, brīvības atņemšana un piespiešana. Tas viss, draugi, viņam draud 28 gadi cietumā un $40,000 sods, jo mēs runājam par valsts amatpersonu, nevis par jebkuru cilvēku. Un lietas kļūst vēl sliktākas, kad dzīvnieki sāka vajāt mēra automašīnu. Mabela sāka uztraukties, un tāpēc viņa traucēja mēram, kamēr viņš vadīja automašīnu, lai viņš turpinātu braukt daudz ātrāk un tādējādi veiktu neapdomīgu braukšanu. Teiksim tā, viņa bija tikai līdzdalībniece šajā neapdomīgajā braukšanā, tāpēc viņai piespriestu tikai 6 mēnešus cietumā un $500 naudas sodu. Kad ierodas doktora, lai mēģinātu notvert Meibelu, Meibela viņai nozog ierīci, ar kuru var sazināties ar dzīvniekiem un cilvēkiem. Un tieši par šo zādzību mēs viņai piespriestu $1000 naudas sodu un 6 mēnešus cietumā. Pēc lielas vajāšanas viņa nonāk lielā avārijā, tāpēc varētu teikt, ka viņa apdraudēja vairāku cilvēku dzīvības. Tas viņai piespriestu 1 gada cietumsodu un $3000 naudas sodu, kurā iekļauta arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšana. Visbeidzot, tā kā mērs nevēlas sadarboties, Meibela viņu draud un iebiedē kliedzot uz putniem, lai viņi viņu atrod un nogalina. Tas tiktu uzskatīts par aicinājumu uz vardarbību un iebiedēšanu, kas viņai pieskaitītu 6 gadus cietumā un $15,000 naudas sodu. Viņas nelaimei viņus sagūsta dzīvnieki, un viņi beigās strādā kopā, lai izkļūtu un sarīkotu pasākumu, kas gandrīz beidzās ar traģēdiju. Bet mēģinot apturēt viltvārdi, viņa izraisa ļoti nopietnu meža ugunsgrēku. Tas apdraud dzīvnieku un pat cilvēku dzīvības. Tātad par neuzmanīgu ugunsgrēka izraisīšanu, apdraudējumu iedzīvotājiem un kaitējumu videi. Meibela saņemtu 12 gadu cietumsodu un $40,000 naudas sodu. Vai redzat, es jums teicu, Meibela izdarīja noziegumus tā, it kā viņa būtu šīs filmas ļaundare. Kopumā Meibelas noziegumi ietver
dzīvnieku zādzību, 2 privāti īpašuma zādzības, pretošanos varas pārstāvjiem, uzbrukumu skolotājiem, 2 nelikumīgas iekļūšanas, iejaukšanās būvdarbos, bezrūpīga rīcība sprākstvielu tuvumā, nelikumīga iekļūšana ēkā, piekļuves manipulācija, neatļauta eksperimentālās tehnoloģijas izmantošana, iejaukšanās zinātniskajā izpētē, izvairīšanās no laboratorijas personāla, sazvērestība, lai iebiedētu valsts amatpersonu, slepkavība, ielaušanās transportlīdzeklī, nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana, valsts amatpersonas piespiešana, līdzdalība bezatbildīgā transportlīdzekļa vadīšanā, citu cilvēku dzīvības apdraudēšana, aicināšana uz vardarbību, krimināls draudi, neuzmanīga ugunsgrēka izraisīšana, iedzīvotāju apdraudēšana, kaitējums videi. Kāds būtu kopējais sods? 74 gadi cietumā, $134 500 naudas sods, vecāku aizrādījums, leģendāra pēršana par slikto uzvedību, kad viņai bija 7 gadi, 30 stundas sabiedriskā darba universitātē, pastāvīga izslēgšana no Bīvertonas universitātes, aizliegums tuvoties zinātniskajām laboratorijām un ļoti iespējams aizliegums tuvoties mēram. Tātad jā, nākamreiz, kad kāds teiks, ka Meibela ir filmas Hoppers varone, atcerieties, ka šai meitenei drīzāk vajadzētu atrasties augstākās drošības cietumā. Un pats trakākais ir tas, ka vēl nav pieminēti ļaundaru noziegumi, piemēram, mērs, taitus un dzīvnieku padome. Tāpēc, ja vēl neesi redzējis šo video, seko līdzi, kad tas būs gatavs.